Es jūs visus sveicu, Jēzus Kristus vārdā. Tad, nu, kungs, skaties uz viņu vārdu, uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi. Runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Āmen. Es šodien gribu nolasīt no Mateja evaņģēlija, no 3. nodaļas, 16. 17. pantu, no 4. nodaļas, no 1. līdz 11. Un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens, un redzi, debesis tika atvērts, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolaižamies, un uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tad gars Jēzu aizved tuksnesī, kad tas taptu vēlna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņu un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kas te notiek? Viņš krīt. Tad vēlns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal vēlns to ved sev līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis, viņu godību. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot. Ja tu zemē mēsdamies, mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātani, jau stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājas, viņam kalpoja. Amen. Ziniet, ka viss, kas notika ar Jēzu Kristu, viss notiek ar mums. Viņš saka, seko man, un mēs viņam sekojam. Viss, kas notika ar viņu, tas notiek ar mums, ja mēs viņam sekojam. Un es tādu no 3. nodaļas, ko es lasīju 16. pāntu, 17. Un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens un redzi, debesis tika atvērts, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolaižamies uz viņu. Kad mēs kristamies, mums atverās debesis. Pirms tam mūsu ēle bija atvērta, debesis bija aizslēgts, jo grēks mūs šķīra no Dieva. Atverās debesis. Un mēs redzam Dievu godību. Saprot, mums atverās debesis. Kad mēs kristamies, mēs nonāk mūsu svētais gars, tāpat kā Jēzum Kristu, mēs topam kristīt ar svēto garu. Un mēs sākam viņam sekot, un mēs vien tuvāk un tuvāk viņam tuvojamies debesīm. Un tad, kad mēs tuvojamies debesīm, tad tas, kas ir no zemes, tas zaudē vērtību mūsu acīs. Ja es, piemēram, eju uz mežu, un es no tāluma redzu mežu, un, kad es pieeju tuvāk, es jau redzu, ka tur egles aug un bērzi aug, un, kad es pieeju mežā iekšā, es redzu arī melenes, es redzu. Jo tuvāk esam, jo skaidrāk redzam. Un jo tuvāk mēs tuvojamies debesīm, jo lielāk godību mēs ieraugam, un tā zemes vērtība pazūd. Mums no kā nav, tā kā, es nezinu, atteikties, priekš kā man atteikties, tas pazūd vienkārši zaudē vērtību. Viss, ko es biju ieķēries ar nagiem un rokām un zobiem, es turējos pie šīs zemes, viņš vienkārši zaudē vērtību. Salīdzinot to, ko mums dod Dievs debesīs, tas uz zemes zaudē vērtību. Mēs vairāk ne par ko neturam. Agrāk mēs vērtējām naudu, vērtējām, labklājību vērtējām. Tagad tas labklājība ir viena, ja tu esi ar Kristu. Tad tu esi labklājībā, tad tu esi laimīgs cilvēks. Nevis, ka tev ir jauna mašīna, Mercedes. Nē, tas ir sīkums. Galvenais, ka tu esi ar Kristu. Ja mēs tuvojamies debesīm. Un redzi, balss no debesīm sacīs, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Rakstīts Romiešiem 8.16, un šis pats gars, Dieva gars liecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs to liecību saņemam. Tā kā Jēzus Kristus, kad izkāpa no ūdens, viņš saņēma balss no debesīm atskanēja, viņš saņēma liecību. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tā arī mēs saņemam liecību. Dieva gars liecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni.
Tad mēs ar visām, kā teikt, juridiskām tiesībām varam Dievu saukt par savu tēvu, jo mēs esam bērni. Un katrs tēvs mīl savu bērnu. Un katrs tēvs ir gatavs nomirt par savu bērnu. Un tāpēc arī Dievs sūtīja savu dēlu, pierādīja savu mīlestību uz to, ka Kristus par mums mira, ka mēs vēl bijām grēcinieki. Viņš savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mira, ka mēs vēl bijām grēcinieki. Ja, viņš mūs mīl. Un tad gars Jēzu ved uz tuksnesi, kas tas taptu velna kārdinās. Gars, kā mēs pazīstam gars ir, stiprina mūs iepriecina, mūs dod padomu, bet te gars ved uz tuksnesi. Ar nodomu, ka tu taptu velna kārdinās. Ziniet, tas pats notiek ar mums. Mēs ejam, mums noteikti jāaiziet cauri tuksnesim, jo apsolītā zeme, ceļš ir viens caur tuksnesi. Jāiet caur tieši tuksnesī, kur nekā nav. Acīm, kā teikt, tādi iekārojam, tur ir izdegusi smilts, tur ir skorpioni un čūskas, atklājas Dievu godību. Tieši tuksnesī atklājas Dievu godību. Tieši tuksnesī. Tāpēc mums jāiet cauri tuksnesī. Un tad piestājās, un ka viņš 40 dienas bija gavējis, vēlns piestājās pie viņa, Sātans piestājās pie viņu un saka, lai šie akmeņi, ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja, stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. 2 miljoni cilvēkus Dievs caur Mozi izved ārā no Eģiptes. 2 miljoni. Viņiem bija lopi, lieli ganāmpulki, daudz, ņemsim labi, 500 miljonus. Ja? Uz 2 miljoniem 500 miljonus lopu. Un viņi iet pa tūkstnesi, un te viņiem nebija ko dzert. Un viņi piegāja pie Mozes un sāk kurnēt. Un saka, mums nav ko dzert, mūsu bērni nomirs, mūsu lopi mirs, mums dod ūdeni. Un Dievs dzirdēja to kurnēšanu. Viņš saka Mozem, paņem, kas tavā rokā? Viņš saka zizlis. Kas ir zizlis? Koks, izkalts koks. Koks. Viņš saka, pieeja pie tās klints un sit par to klinti 3 reizes. Un no turienes iztecēs ūdens. Un Mozes viņam paklausīja, neloģiski, kur te redzēt, ja es ar koku pieešu pie klints un sitīšu, ka tur iztecēs ūdens. Un mēs domājam, labi, iztecēja ūdens, tā kā krānu atvēra. 2 miljoni cilvēku, ja mēs rēķinam jau uz cilvēku vajag 5 litru dienā, tas ir 10 miljoni litru vajag ūdens, vienai dienai tikai. Un ja lopi 500 miljonus, es skatījos vakar internetā, govs dienā izdzer no 80 līdz 120 litru ūdens, govs. Viņiem bija govs, viņiem bija vērši, viņiem bija avis, viņiem bija ēzeļi, daudz viņiem bija. Labi, govē 80 litru vajag. Avī mazāk, tur 4,5 litru dienā, 5. 30 litru dienā, tas ir 15 miljoni litrus ūdens vajag. Tas ir kopā 25 miljoni litru ūdens uz vienu dienu vajag. Tas nav krāniņš, ko atvēr. Tā ir vesela upe. Tā ir vesela upe, lai visi varētu padzert vienu dienu. Un Mozes piegājoties pie tās klints, uzsit 3 reizes un iztecēja upe, vesela upe. 25 miljoni litrus ūdens vajag tikai padzerties uz vienu dienu. Viņi 40 gadus gāja pa tūkstnesi, un viņiem netrūk ūdens, un netrūk ko paēst un ko padzert. Dievs par viņiem rūpējās. Dievs par viņiem tieši tūkstnesī, Dievs atklāja godību. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dievs pateica vārdu Mozum, Mozes uzsita pa klinti un iztecēja ūdens. Tā bija. Pagāja kāds laiks, viņi tur maisos ūdeni savāc, atkal iet pa tūkstnesi, un viņi pienāk pie apsolītās zemes, pie Jordānas, un Dievs saka, Mozum izsūt 12 cilvēkus, kas ir cilšu vecākie, lai viņi iet tādā zemē un paskatās, kāda tā zeme ir.
Iedomājieties, viņi no tūkstneša pāriet pāri Jordānai un iet apsolītajā zemē. Elpa aizraujās. Viņi dzīvoja tūkstnesī. Un te viņi ienāk, tur zaļas pļāvas, tur putniņi zied, tur strauti tek, tur upes tek, tur viss zied un zaļo. Tur viss zied un zaļo. Un tā būs ar mums, ka mēs no šīs zemes nonāksim mājās, augšā debesīs. Tad mums aizrausies elpa, ieraugot to skaistumu, to neizsakāmo godību, mēs ieraudzīsim. Un viņi iegāja apsolītajā zemē. Un viņiem aizrāvās elpa, pāri Jordānai pārgāja. Te ir tūkstnes un te ir apsolītā zeme. Un viņi 40 dienas pa to zemi staigāja. Un viņi paņēma, iznes no tā zemes vīnogu ķekaru, ko divi nesa uz kārtas, uzkārt, vīģes tur, granātābols, un atnāca un pie savus draudzes un saka, jā, tiešām zeme ir laba. Tur piens un medus tek, nu tā ir, kā Dievs teica, tā ir. Tā zeme ir ļoti laba, bet ir viens bet. Tur dzīvo anaki. Tur ir pilsētas, stipri nocietināts pilsētas ar augstiem mūriem. Viņiem ir paši modernākie ieroči. Kādi tik vien var tādā laikā bija paši mēs tur netiksim. Viņi piegāja pie Jēriks, piemēram. Netiksim iekšā. Anaki, mēs viņu acīs izskatījāmies kā siseņi viņu acīs. Un mēs paši savās acīs bijām kā siseņi viņu priekšā. Anaks, un tas ir, paņem Goliati, jā, viņš ir no Anaka cilts. Viņš ir 6 pēdas un sprīdis, pēdi 50 centimetri apmēram, elkons, latviešu elkons. 6, 50, 3 metri, 20, 3,40, tāds. Viņš jau nebija tievs, viņš bija tāds te, 3,40 augumā, tas ir augstāk nekā griezt. Tā tur dzīvoja. Un viņi sāka kurnēt. Viņi sāka kurnēt. Dievs, kur tu mūs esi atvedis? Tu mūs esi atvedis, lai mūs te nokautu. Tu mūs esi atvedis, lai mūs te nokautu. Viņi neusticējās Dievam, tikai 2. Jozuā un Kāleps. Jozuā bija no Efraimas cilts, Kāleps, Jefuna dēls bija no Jūdas cilts. Tikai 2 gabali uzticējās Dievam, pārējie neusticējās. Es jums nolasīšu tik no Iesaijas grāmatas 11. nodaļas. Ir rakstīts tā. Bība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Ja, mēs nevaram paļauties uz savu acu skatienu. Mēs nevaram paļauties to, ko mēs dzirdam. Viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs tiesu pēc tā, ko viņa ausis dzird. Viņi izstāstīja, tie to dzirdēja un sāka kurnēt, viss Izraels sāka kurnēt. Viss Izraels, Dievs mūs ir atvedis, lai mūs te nokaut. Viņš saka, celsim sev citu vadītāju un atgriezīsimies Ēģiptē. Un Dievs to kurnēšanu dzirdēja. Un viņš uzsūtīja viņiem indīgas čūskas. Un čūskas viņas sakoja. Piemēram, 200 gyurzas. Viņi nositās gyurzas, rītē ir 400. Nosit 400, rītā ir 800. Netiek vaļā no tām čūskām. Un mirs nost. Un tad viņi nāk pie Jēzus, pie Mūzes un saka, mēs esam grēkojuši. Aizlūdz Dievu, lai viņš tās čūskas noņem no mums. Mūzes griežās pie Dieva, Dievs jau dzirdēja visu to, ja, ka viņi atzina sev pa grēciniekiem. Viņš saka, mēs esam grēkojuši, aizlūdz Dievu. Pirmais solis ir, lai Dievs tev sāk dzirdēt, ir atzīt sev savus grēkus. Ja. Un Dievs Mūzum saka, paņem kārti, uzcel tur, uz to kārtu uzliec svara čūsku, un katrs, kas paskatīsies uz viņu, dzīvos. Dievs, ko tu runā? Es tā tagad cilvēciski spriedīšu. Kāda čūska? Kāda vara čūska? Tu beidz, iedod kādu vakcīnu. Tagad bija Covid tikko. Vakcīnu taču vajag. Vakcinēties vajag. Te jūs dzīvosiet. Nē, Dievs saka, katrs, kas paskatīsies uz to čūsku, dzīvos. Un Mūzes tā arī darīja. Paņēma kārti, uzlika varu čūsku, un katrs, kas uz viņu paskatījās, ticībā. Tā ir ticība Dieva vārdam. Kaut gan vārds liekas neloģisks. Dievs runā neloģiski visu laiku. Dievs no mums loģika neprasa. Nē, Dievs no mums prasa ticību. Neloģiski. Dievs runā neloģiski, runā pretī cilvēciskai loģikai.
Pilnīgi, es lasu Bībeli, viņi man liekas neloģiski. Mīl savu ienaidnieku, maksā nodokļus. Ko tu runā? Kā mīlēts labs ienaidnieks ir mirs nodokļus? Kā es maksāšu nodokļus? Tu traks, jau tā neko nepelnu, vēl nodokļus maksāšu. Nē. Nu, un paliek savā neticībā. Tici Dievam. Katrs to kungu paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz savu prātu gudrību. Ja? Paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz savu prātu gudrību. Mēs nevaram uzticēties ne acīm, ne dzirdēji, ne savam prātam. Un katrs, kas paskatījās uz čūsku, paliks zivs. Šodien ir Kristus krusts, un uz viņu karājās Jēzus, mūsu kungs. Katrs, kas uz viņu paskatīsies, paliks zivs. Dāvids arī saka, es redzēju to kungu savu acu priekšā vienmēr, viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Es redzēju to kungu savā priekšā vienmēr. Viņš man ir par labo roku, lai es nešaubītos. Paturēsim acīs Jēzu. Ko nozīmē paturēt Jēzu? Tas ir paņemt svētbildes priekšā nesāt? Nē. Rakstus. Un svētais gars nāks un atgādinās tev visu, kā ir teikt. Bet aizstāvis, kā Jēzus saka, bet aizstāvis. Svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu teicis. Tikko mēs paceļam savus acis uz debesīm un palūdzam Dievu, Dievs iedos pareizo risinājumu. Es nepaļaušu savu prātu, es paļaušos uz to, ko Dievs man saka. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja? Dievs teica, uztais kārti, uzcel vāra čūsku, kas paskatīsies, paliks zivs. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šis ir tas vārds. Ja mēs viņu lasām un mēs viņā sākam dzīvot, tad mēs dzīvojam. Tad mēs mantojam mūžīgo dzīvību. Dzīvosim šī vārdā, lasīsim to vārdu. Patīk vai nepatīk, kā es nolasīšu Jeremija 42.6. Es runāju, un man tas nav atzīmēts, bet gars man atgādina uzreiz. Jā, viņš saka, es jums mācīšu visu un atgādināšu jums visu, ko tas kungs ir 42.6 rakstīts. Jeremijas grāmata. Vai tas mums patīk vai nepatīk, mēs klausīsim tā kunga mūsu Dieva balsī, pie kura mēs tevi sūtām, lai mūs labi klātos, kad mēs izpildām tā kunga mūsu Dieva prātu. Kad tev labi klāsies? Kad tu izpildīsi tā kunga sava Dieva prātu. Kad tu nepaļausies uz savu prātu, bet patstāvīgi lasīs rakstus un meklēs, kāds ir tā kunga prāts. Un tā dzīvos. Tu būsi pats laimīgākais cilvēks. Tu būsi pats laimīgākais cilvēks. Jo Dievs par saviem vārdiem atbild. Ja viņš tā pateica, tā dara, kaut arī tas vārds ir neloģisks. Ja? Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja? Tātad tā ir pirmā kārdināšana. Otrā. Tad vēlns Jēzu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva jumta galā un saka, ja tas ir Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem ēņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedausi. Uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā, pašā augšpusē. Ziniet, tas, kas notika ar Jēzus, notiek ar mums. Kad Jēzus atradās augšpusē, viņš skatījās uz visiem no augšas. Ja tu atradies augšā, tad, lai tu redzētu, skaties no augšas. Un visi no apakšas skatījās uz tevi. Tā ir ļoti bīstama vieta, starp citu. Un cilvēks paliek lepns. Mēs esam saņēmuši svēto garu, mēs esam saņēmuši dāvanu, talantu no svētā gara, lai ar to kalpot Dievam. Dievs grib ar to, Sātans grib to visu mums aptumšot. Viņš grib mūs apzakt. Viņš paceļ tevi uzceļ pašā jumta galā un visi sāk tevi slavēt. Un tu skaties uz visiem no augšu uz apakšu. Kāda viņam balss, kā viņš dzied, kā viņš runā, kā viņam Dievs ir iedod. Tas ir talants no Dieva. Es nekad mūžā nepratu runāt vispār. Dievs iedod talantu. Un cilvēks atrodies tajā jumta galā. Viņš aizmirst, ka tas ir Dieva dāvana. Dievs lepniem pretojās, pazemīgiem dod žēlastību. Ziniet, tādā jumta galā var atrasties tikai
kā Jēzus pats par sevi saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tikai lēnprātīgais un sirds pazemīgais var atrasties tajā augstumā. Jā, Dievs ceļ augstumā, bet Sātans to visu grib sabojāt. Un cilvēki sāk skatīties no augšas uz leju, viņš visu sāk nicināt. Ziniet, ir Bībelē labs piemērs. Kad Sauls ķēniņš, Dievs viņu iecēla par ķēniņu Saulu, viņš nebija nekas, ja? Un viņš Dievam kļuva nepaklausīgs. Dievs teica, iznīcina Amaleku, un viss, kas viņam pieder, viņš nepaklausīja. Viņš atstāja tos brangākos lopus, Agagu ķēniņu atstāja dzīvu, ja? Kaut gan Dievs teica, iznīcina visu. Un tad Samuels nāca un teica, tad, kad tu pats savās acīs biji kā nekas, tad Dievs tev paņēma un iecēla pa Izraēlu ķēniņu. Kad tu pats savās acīs biji kā nekas. Dāvids, 8. bērns ģimenē, Gans, pats jaunākais. Izrēlā jau bauslība nosaka likumu, ka jaunākais klausa tēvu un arī brāļus. Viņš ganīja arī brāļa lopus visus. Viņš bija pats jaunākais. Labi, viņam, kā es tā cilvēciski arī spriedīšu, sapnis bija kļūt kaut vai par brigadieri. Viņš ir Gans tagad, kļūt par Ganu brigadieri, tad jau kaut kāds viņam amats ir. Mēs visi gribam būt par direktoriem. Dievs paņēma to, kas nav nekas, un iecēla viņu par Izraēlu ķēniņu. Kad tu pats savās acīs biji kā nekas, tad Dievs tevi paņēma un iecēla par Izraēlu ķēniņu. Gideons, arī kā nekas kuļus, kviešus vīna spiedē, un eņģelis atnāk un sāka viņu runāt. Viņš saka, tu ar manīm runā? Viņš saka, jā, ar tevi. Un viņš iecēla viņu par vadoni Izraēlam, un caur viņu sāk darīt brīnums. Tad, kad tu pats savās acīs biji kā nekas. Un tā ir viena no manām lūkšanām, ko es lūdzu, lai es pats savās acīs būtu kā nekas, es to esmu piedzīvojis. Galvenais, ka es to esmu piedzīvojis. Kad es pats savās acīs biju kā nekas, tad Dievs man paņēma un iecēla ļoti augstā amatā. Un arī deva man talantu, es varu runāt visu, bet tad es mazliet paliku, nevis mazliet, bet konkrēti paliku augstprātīgs, un es nogāzos. Un nogāzos, labi, ka vēl eņģeļi man nones zemēs, no tā jumta, ka gāzos varēja arī nosisties. Ja? Kad tu pats savās acīs biji nekas, būt lēnprātīgam un no sirds pazemīgam. Ko mēs paši par sevi spriežam? Es esmu tik gudrs, es esmu tik iedomīgs, es esmu tik augstprātīgs. Ja? Skaties no augšas uz visiem, no augšas uz leju. Ja tu arī esi saņēmis to talantu, tad neaizmirst, ka visa slava, viss gods un pateicība pieder Dievam, un nemēģini to piesavienoties sev. Principā, Jēzus Kristus cilvēku uzslavu nepieņem, tas ir mūsu piemērs. Ja nākās tev slavē, tad, acīs varbūt nesaka, tā nebūs smuki, bet, savā sirdī, nē, es to nepieņemu. Es labāk gaidīšu, ka man uzslavēs Dievs. Nevis cilvēks, bet kad Dievs uzslavēs. Un kad Dievs uzslavē, tad tu atrojies no zemes un tu lido uzreiz. Ziniet, es varu vienu piemēru pastāstīt. Bībelē rakstīts, ka tevi lamā, vajā un visādi tev nievā un spļauj tev virsū, tad lēkājiet un priecājieties, jūsu alga ir liela debesīs. Es pa ielām staigāju, sludinu, tur bieži brūk virsū, pat kaujās un visādi. Pienāk klāt, pienāk klāt un iespļauj sejā. Un es tagad domāju, man iespļauj sejā, man tagad jāsāk lēkāt un priecāties. Mīļie, neko, vārds piepildās. Viņš man iespļauj sejā, es saku, lai Dievs tev svētī. Lai Dievs tevi svētī. Un pēkšņi man pārņem tāds prieks, neizsakāms prieks. Vārds ir dzīvs. Jūs domājat, ka priecājieties un līksmojat, tev pašam jāpriecājas? Nē, vārds sāk darboties. Gars to vārdu dara dzīvu, svētais gars dara dzīvu. Un vārds sāk darboties, un tu pilnīgi atrojies no zemes un tu lido. Tu nesteigā pa zemi, tu lido. Ja, tā kā nebūsim lepni, Dievs lepniem pretojās, pazemīgiem dod žēlastību. Es jums varu piemēru vienu nolasīt no Bībeles. Korintiešiem 12. nodaļa no 7. panta. Lai es nepaukstinātos īpašu atklāsmu dēļ, man ir dot zelonas miesā. Sātana eņģelis, lai tas mani sistu, ka netop iedomīgs.
Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāpties. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristu dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kas to saka? To saka Pāvils, kas ir sarakstījis lielāko daļu no jaunās derības. Lai es netaptu iedomīgs, man ir dots sātana eņģelis miesā, lai mani sistu. To saka Pāvils. Saprotiet, jo arī viņš ir uzcelts ļoti lielā augstumā. Un sātans mēģina viņu no turienes nogāzt, lai netaptu iedomīgs. Jo visi cilvēki, tas ir Pāvils, paskaties, kā viņš runā. Viņš jau, saprot, un paņems uz sevīm un nogāzīsies, no tā jumta nogāzīsies un nositīsies. Lai netaptu iedomīgs. Es jums tagad turpināšu to pašu. Pāvils tagad ar Sīlu sēž Filipos cietumā. Viņu ieliek cietumā par to, ka viņš sludina evaņģēliju. Tur viena verdzene iet aizmugurē un visu laiku kliedz. Vairākas dienas pēc kārtas. Tie ir Dieva kalpi, viņam sludina pestīšanas ceļu. Pāvils apgriežas un saka, uz to ļauno gardu izēj no tās verdzenes. No tās sievas un ļaunais gars iziet, un tie viņa īpašnieki redz, kad zudus viņa cerību uz naudu kādu iegūt, viņi paņem Pāvilu, tur aizved pie pilsētas pārvaldniekiem, tie noplēš drēbes, sit viņus, nodod cietumā, cietumnieks viņus ieliek pašā stumšākajā vietā, ieliek kājas iekstā. Kāpēc viņš tai verdzenei pateica, izejiet ārā? Tāpēc, kad Pāvils redzēja to dvēseli, viņš glāba dvēseli, jo ļaunais gars to verdzeni izmantoja. Jā, viņi teica taisnību. Jā, viņi sludina pestīšanas, bet viņš glāba viņu dvēseli, tāpēc viņš izēja no viņas laukā. Un viņš izgāja, viņš glāba to dvēseli. Un tā, ka viņš sēž cietumā, par ko? Kungs, tā kā mūsu reakcija, par ko man iesēdināja cietumā? Par ko es siešu? Es tak neesmu nevienu apzadis, nevienu nokaus, nevienu apmānījis neesmu. Es tak sludinu evaņģēliju. Un man iesēdina cietumā. Un, protams, sākās kaut kāds, tā kā kurnēšana uz Dievu. Bet, ziniet, ja kurnēs uz Dievu, atsūtīs īsto čūsku. Sātans, kas ir vecā čūska, tas tev aprīs un tev būs beigas, labāk nekurnēt. Labāk atzīties, ka tas tev nepatīk. Jā, es esmu bijis tādās situācijās, kas man nepatīk. Un līdz šai dienai tas tā notiek. Es esmu kaut kādā situācijā, kas man nepatīk. Un es jau no Dieva savu sirdi noslēpt nevaru. Es saku, kungs, es nesaprotu vispār, kas notiek ar maniem. Man tas nepatīk. Viņš ir neticīgais, viņam nekas nenotiek, kā man tas notiek. Bet es ticu, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Dzīvosim ticībā, nedzīvosim skatīšanā. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un es sāku slavēt Dievu, un es sāku Dievam pateikties. Un ir bijuši tādi gadījumi, ka man kāds no malas redz. Viņš saka, ko tu tā priecājies, ko tu slavē Dievu? Es skaļi slavēju. Es viņam izstāstu to gadījumu. Viņš saka, tu ko, nenormāls esi? Tu slims laikam esi. Jā, mums jau teiks, ka mēs esam galīgi nenormāli. Mēs jau nedzīvojam šī pasaulē, mēs dzīvojam jau ticībā debesīs. Mēs slavējam Dievu. Viņš saka, ko tu par to jāraud? Tu slavē Dievu. Jā, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Romiešiem 8:28. Es to pāns, tas man ir tāds zelta pāns, es viņas izdzīvojis. Es viņu esmu izdzīvojis. Tas nav tā rakstīts, tas ir izdzīvots pāns. Un Dieva miers, kas augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Un pār manīm nolaidās Dieva miers, un es pa īstam sāku slavēt Dievu. Ja pirmoreiz ticībā teica, tāpēc tam, tā pa īstam. Dievs situācija neizmainīja. Tanī situācijā, kur tu atradies, tu tur arī paliki. Tu domā, ka situācija izmainīsies. Ir citreiz izmaina situācija. Nē, citreiz situācija nemainās. Mainies tu pats. Maina tavu sirdi. Dievs izmantos to situāciju, lai izmainītu tevi. Lai izmainītu tavu sirdi. Lai tu dzīvotu ticībā, nevis skatīšanā, bet ticībā. Un Pāvils sēža Sīlu cietumā un sāk slavēt pusnaktī, 12. naktī, sāk slavēt Dievu. Un notiek liela zemestrīce. Un kamēr durvis atvērās un
važas nokrīt. Jūs esat tādu zemestrīci redzējuši, kad cietuma durvis atverās un važas nokrīt. Parasti māja sabrūk. Ja? Tas ir cita zemestrīce. Satricina tavu sirdi. Un tās bauslības važas, tās grēka važas nokrīt. Un tās cietuma durvis atverās. Un no tā grēka cietuma tu tiec izvests laukā. Notiek zemestrīce, tiek satricināts. Ebrejiem teikts, ka Dievs nāks un Jēzus nāks un satricinās vēl vienreiz. Es tur nolasīšu, lai es... Redziet, es runāju un man nāk galvā tāda pānta, tas ir gars, man atgādina. Un te ir rakstīts, te ir 13. nodaļa, to es atceros, to es zinu. Kur ir te Ebrejiem? Tolīt dabūšu. Nu labi, es tagad negribu ilgi aizkavēt laiku, ja? Viņš satricinās zemi vēl vienreiz, lai mēs saņemtu nesatricināmo. Būsim pateicīgi, ka saņemam nesatricināmo. Mūsu sirds tiks satricināts. Visi ēku stābi, visa ēku pielūkšana tiks iznīcināta. Un ienāks miers, ienāks tas kungs mūsu sirdīs un būs miers. Ja mēs esam Dievam paklausīgi. Un viņi tagad sēž un slavē Dievu un atskrien sargs. Kungi, ko man būs darīt? Viņš saka, nožēlo grēkus, tic uz Jēzu Kristu, būsi glābts tu un viss tavs nams. Tas ir apsolījums. Tic uz Jēzu Kristu, būsi glābts tu un viss tavs nams. Es ticu rakstiem. Tā kā visās lietās vienmēr pienesīsim slavu Dievam. Ja, tas ir. Viņš uzceļ viņu uz jumta un viņš slavē Dievu. Tātad Pāvils sēž ar Filipos cietumā, viņš iztur to lielo pārbaudījumu, un tad pavisam sīkā lietā Pāvils nokrīt. Paiet laiks, viņš ar Marku, ar pievārdu Jāni, sludina evaņģēliju, un Marks, ar pievārdu Jānis, no viņiem atšķirās un aiziet atpakaļ uz Jeruzalem. Un pēc kādu laiku es nolasīšu Apostuļu darbu 15. nodaļu no 36. panta līdz 41. Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam, iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdz Jāni, sauktu Marks, bet Pāvils negribēja ņemt līdz tādu, kas Pamfilijā bija nošķīries, un nebija viņam gājis darbā līdzi. Tad radās sarūktinājums, tā ka viņi viens no otra šķīrās, un Barnaba ņēma līdzi Marku un pavēlēja un pārcēlās uz Kipru, bet Pāvils izvēlējās Sīlu, devās ceļā un brāļi to novēlēja tā kunga žēlastībai. Ja? Un radās sarūktinājums. Viņš saka, šo brāli neņemsim līdzi. Es domāju, ka Pāvils 50 metrus varbūt aizgāja, un svētais gars nāca ar tādu spēku. Un mums ir dots gars. Viņš pārliecina mūs par grēku, par taisnību, par tiesu. Kaut ko tu nepareizi izdarīsi. Tu nepareizi pat padomās, ne tur paskatīsies, kur vajag. Un gars nāks un tev uzreiz pārliecinās par grēku, par taisnību, par tiesu. Momentāli. Tas bija tāds sitiens pa sirdi Pāvilam. Tas bija... Es varu pastāstīt. Burtiski, kāds 4-5 vai cik tur dienas atpakaļ es aizgāju uz savu banku. Dominā mums ir bankas tā filiāli, es iegāju iekšā. Un es nostāju, tur rakstīts, kad neiet iekšā, jūs pasauks. Es stāvu, gaidu, ka man pasauks. Skatos, divas tās sievietes tur sēž pie datoriem, viena neko, sēž, neviena apmeklētā nav. Es stāvu, minūtes 5-6 nostāvu, nāk aiz manīm cilvēki kaut kādu 2 gabalu nostājas, pēc tam viens iet pa taisno pie viņas, apsēžās un viņa runā.
Es tagad nesaprotu, kas notiek. Es stāvu rindā, neeju uz priekšu, tev pasauks, aiziet cits. Nu, es pieeju viņai klāt, nu man tāds pieeja klāt, es saku, klausieties, kāpēc jūs tā dariet? Kāpēc? Es taču stāvēju rindā, te ir rakstīts, pasauksiet, jūs man nesauciet, atnāk vēl viens, varbūt draugs viņai vai kāds. Viņi tur kaut ko runā, es saku, kā jūs sauc? Viņi pateica savu vārdu, es saku, uz redzēšanos. Es uzrakstīšu tīt uz banku un aizgāju. Sīkums. Es domāju, Jēzus Kristus pie krusta cieta par maniem grēkiem, cieta pārestības, es tādu sīkumu nevaru paciest. Lai viņš tur iet pusstundu, nostāvu pusstundu. Un man tik slikti palika, es tomēr aizbraucu uz mājām, es dzīvoju centrā. Pagāja laiks, es kāpu trolejbusā, braucu atpakaļ uz banku. Braucu uz banku, piegāju pie tās sievietes, viņa jau tāda sēž, viņa man atpazina. Es saku, piedodiet man lūdzu, es slikti uzvedos. Jo gars tā runāja, kad es nevarēju. Es paprasīju viņai piedošanu. Un man uzreiz tik forši paliek, zin kā. Viņi saka, ko jūs gribējāt no manis, es jūs tur pieņemšu. Nu, es viņai tur pateicu, ko man vajag, viņi man nosēdās blakus, tur visi izdarīja, ko vajag. Es atbraucu atpakaļ un paprasīju piedošanu. Ja? Jo gars, paldies Dievam, ka mums ir dots gars. Bet nāks viņš, patiesības gars. Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību, par tiesu. Un tas ir tāds sitiens, ka tu nevar atrast mieru. Tas ir viens gadījums, man tādu gadījumu ir daudz bijuši, kad izdara kaut ko nepareizi. Un Pāvils saka, neņemsim, tad radās sarauktinājums, tā kā viņi viens no otras šķīrās. Rūgtums ienāca. Nu, tā ir 15. nodaļa, 39. pāns. Es jums nolasīšu Romiešiem 15. nodaļu. Tas Pāvils to ir sarakstījis. Romiešiem 15. nodaļa 1. pāns. Un viņš rakstā, bet mums, kas esam stipri, pienākas nes to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku saviem tuvākajiem, viņam par labu, lai to celtu. Es domāju, nu kā tu māci, ja, panest to vājības, kas nav tik stipri, pats. Nu, es tā domāju, bet jau gars viņi jau tik stipri pārliecināja, tik stipri uz viņu runāja. Nu, tas nav tā vienkārši, tu domā, tu neizdarīji un viss tas ir, jo mēs vairāk Kristu pieaugam, jo mēs viņam esam tuvāk, jo Dievs stiprāk uz mums runā. Un tik stipri runāja, es zinu 100%. Pagājis, un galvenais, ka man nav miers. Es lasu, un man nav miers. Un pēc tam es atrodu vēlāk rakstos teikts, Pāvils saka, atvediet pie manis Marku ar pievārdu Jāni, man viņš ļoti vajadzīgs. Es domāju, vai paldies Dievam, salika mieru. Pāvela bija, tāda mazliet augstprātība, jā, bet Dievs viņu darīja pazemīgi. Es negribu tagad tieši to vērst uzmanību. Tā arī mūsu Dievs. Mums katrā ir kaut, man ir tāds, es pa sevi augstās domās, ka es esmu baigi gudrais, ka es esmu, tur nezinu kas, principā es esmu nekas. Kas es tāds esmu? No pīšļiem man Dievs ir paņēmis, no zemes, iepūt savu dvašu, un es tapu par dzīvu dvēseli. Un ja es kaut ko varu, tad tas ir viss no Dieva. Tā kā visa slava, viss gods un pateicība pieder Dievam. Tikai tā cilvēks var noturēties tādā augstumā. Citādi nogāzīsies un nositīsies. Paņem, uzceļ tev pašā tempļa jumta galā. Nokritīs tā kā mazais ezīts. Un labi vēl dzīvs paliks. Dievs lepniem pretojās, pazemīgiem dod žēlības. Tikai pazemīgais var atrasties tur augšā. Tikai pazemīgais. Ja, tad nolasīsim 3. kārdināšanu. Mateja evaņģēlijas, 4. nodaļa, no 8. panta. Atkal vēlns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valsts, viņu godību. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot. Ja tu zemē mēsdamies mani pielūgs, tad Jēzus viņam saka, atkāpies no mani Sātana, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Es lasu šo raksturvietu, es domāju, kā var Sātans parādīt visu godību, visas valsts? Vienā acu mirklī parāda visu, un saka, ja tu man pielūgs, es tev visu to gribu dot. Kā viņš to var? Es lasu evaņģēliju, parasti es meklēju nevis to, kas bija 2000 gadu atpakaļ, bet šodien. Kā šodien tas attiecās uz mani? Tā kaut kā man Dievs ir iedevis, es tā lasu evaņģēliju.
Ne tikai kā tas uz mani attiecas, bet kā es to varu kādam citam pastāstīt. Es lasu tā kā priekš cita, nevis priekš sevis. Es tur esmu iekšā, bet, izrādās var. Sātans var parādīt visu pasaules godību un tā slāvu. Kā tas notiek? Skaties televizoru, skaties internetu, skaties kino, lasi presi, kas tur ir. Visu pasaules godību. Tās skaistās, dārgās mājas, tie iekoptie dārzi ar ūdens trūklakām, tās mēbeles, tie elegantie uzvalki dārgā, tās ekskluzīvās mašīnas. Un zini, ko man ar to gribas? Ar ko tu savu sirdi piepildi? Ar to, ko tev sniedz Sātans? Tā ir Sātana barība. Jūs ziniet? Es jums tīt nolasīšu. Ecehielas 20. nodaļa, 7. pants. To saka Dievs. Vēl es tiem pavēlēju, ik viens, lai atmet tos gānekļus, uz kuriem viņa acis līdz šim raudzījušās, un neapgānieties ar Ēģiptes elkiem. Es esmu tas kungs, jūsu Dievs. Uz ko tu skaties? Ko tu ar savām acīm ēdi? To, ko tev Sātans, šīs pasaules godība, šīs pasaules slavu, un daudz netrūks, ka tu metīsies uz ceļiem un sāks viņu pielūgt. Jā, varbūt neteiks, bet tu sāksi melot, sāksi patstāvīgi piesavināties to, kas nepieder tev, tā, pamaz bišķiņam. Kas tas ir? Visi dara un es to tā daru. Ar ko tava sirds pildās? Ar to, ko šī pasaule dod? Jēzus Kristus, caur ko viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir radies. Tā ir rakstīts. Viņam pieder viss sudrabs un zelts. Viņam pieder viss. Bet viņš saka, lapsām ir ālas, putniem ir ligzdas, cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Viņam naudas nebija vispār. Sātanam nebija vietas pie viņa sirds, ne mazākās. Ar ko mēs savu sirdi piepildam? No sirds pārpilnības mute runā, no sirds pārpilnības tu savu dzīvi veido. Ja tev patīk šī pasaule, tad tu ar to piepildi savu sirdi. Ja tu seko Jēzum, viņš tev ved uz augšu, tad pasaule zaudē savu godību, savu tādu, iekārs elements vairāk nav šī pasaule. Tu kāro Kristu katru dienu un celies ar kungs, es gribu tevi. Kāds ir mūsu lūkšanas? Kungs dod man darbu, dod man sievu, dod man veselību, dod man mašīnu. Viņš saka, meklējiet pa priekš debesu valstību un tās godību, pārējās lietas jums tiks piemestas. Ziniet, par ko jālūdz? Kristu, es gribu tevi. Es gribu ar tevi dzīvot, es gribu ar tevi staigāt, es gribu tevī pieaugt, es gribu tevī rosīties, un es gribu tevi arī nomirt. Ar Kristu kopā nomirt un būt debesīs ar tevi. Cik mēs daudz lūdzam? Kristu, es gribu tevi. Cik mēs daudz laika dodam televizoru skatīšanā? Ziniet, ko es jums pateikšu? Gadus 15, varbūt 20, kaut kur tādā laikā. Es neskatos televizoru, neskatos kino, žurnāls nelasu. Ne uz nekādiem teātriem, nekur. Viss sākās, kad es lasu Bībeli, Dievs iedomā kādu atklāsmi, un te no otras istabas man sauc, baigi labā filma, iet nāc paskaties. Un es eju paskatos un atnāk atpakaļ un vairāk pazudis. Sātans ir iznesis ārā no manas sirds to, ko iedevis Dievs. Viņš ir atnāk zakt, melot un nokaut. Tas, ka viņš iznes ārā, tas viens, bet viņš ieliek tur iekšā uzreiz savu. Viņš ieliek tur iekšā savu to nešķīstību, iekāri, atskārību, mieskārību un dzīves lepnību. Viņš tur ieliek iekšā sirdī. Viņš iznes ārā labo un ieliek tur slikto. Un te es sāku lūgt Dievu. Es saku, kungs, atbrīvo man no šitās te. Un jo vairāk lūdzu, jo vairāk skatos. Tagad jau labi. Nospiet un tur 40 programmas, jau 100 programmas. Tikai skaties. Un tik likšķiņ no viens uz otru. Un te es visās draudzēs, kur es kalpoju, lūdzu. Un beigās man Dievs iedeva brīvību. Dievs man iedeva brīvību. Un man daudz es dzirdu, kā tu vari tā dzīvot? Tu taču nezini ziņas. Ziņas tad jāpaskatās. Es saku, zinu, ko labākā ziņa bija 2000 gadu atpakaļ. Kristus ir augšām cēlies. Man ar to pilnīgi pietiek. Jo Dievs Pāvēlam saka, tev pietiek ar manu žēlastību. Jo mans spēks nespēkā barens parādās. Tev pietiek ar žēlastību, kas ir Kristus, tev pietiek ar Kristu, ja tev vajag kaut ko klāt pie Kristus. Ja tev kaut ko vajag klāt, tad tā ir bēda.
Mums pietiek ar Kristu. Mums pietiek, kungs, ar tevi, vairāk man neko nevajag. Pāvils arī saka, kad es pie jums biju, es citu neko negribēju zināt, kā tikai Kristu un to pašu krustā sistu. Neko citu negribēju zināt. Nu kā, tu futbolu nezini, tur taču spēlē, tu olimpiskās spēles iet. Viņš saka, man tas neinteresē. Man tas neinteresē. Es neko citu negribēju zināt, kā tikai Kristu un to pašu krustā sistu. Vot kad mēs tā sāksim dzīvot, tad, ziniet, raksti vērsies vaļā pavisam savādāk. Pavisam savādāk. Tad nāks no debesīm. Tad nāks no debesīm. Tu ar savu prātu raksts atvērt nevar. Nu nevar. Visu, ko runāju, tā ir Dieva dāvana. Es jau neko ar savu prātu neesmu izdomājis. Pilnīgi neko. Nevienu vārdu es no sevi nevaru pateikt. Visu, ko es runāju, tagad, šodien, vakar, rīt, aizvakar, vienkārši Dievs atver. Un runā skaļi. Tu sāc dzirdēt Dievu. Tu pārstāji klausīties, ko runā pasauli. Tu sāc dzirdēt Dievu, un tu labāk saproti, ko Dievs runā. Ziniet, ja šodien es lasu Bībeli, pēc tam es skatos televizoru, tas ir kā kokteils. Es uztaisu kokteili, samaisu un dzeru. Nu, tu izdari kokteili, nu, kas tur būs? Galvā dulums. Tu neko nesaproti. Atmetiet tos gānekļus. Kā es lasīju, ja? Ecehielam 27. Viņš saka, vēl es tiem pavēlēju, ik viens, lai atmet tos gānekļus, uz kuriem viņa acis līdz šim raudzījušās, un neapgānēties ar Ēģiptes elkiem. Es esmu tas kungs jūsu Dievs. Nu nevar nosēdēt uz diviem krēsliem, nu nevar. Vai nu tu gribi pasauli savienot ar Dievu valstību? Nu tā nebūs. Nu tā nebūs. Tāpēc mēs arī neko nedzirdam, tāpēc mēs neko neredzam, tāpēc mēs neko nesaprotam. Jo mēs esam šķirti no Kristus, mēs dzīvojam savu dzīvi. Nu vai tā Kristus kādreiz interesējās par politiku? Viņam interesēs, cik krājkasē naudas stāv. Viņam naudas vispār nekad nebija. Ja tu atdos savu sirdi, savu dzīvi Kristum, pilnīgi tikai viņam, tad tu redzēsi, kā sāks mainīties. Kā tu pats sāks mainīties, kā tavu uztver sāks mainīties, kā raksti sāks mainīties. Tu lasīsi un tu dzirdēsi, kā viņš uz tēm runā. Tas nenotiek vienā dienā. Nē, tur vajag laiku. Paiet laiks un pēkšņi tu saproti, hopā. Dievs ir varens, Dievs ir visu žēlīgs. Tas ir 3 tās kārdināšanas, kas visiem mums ir acu kārība, miesas kārība un dzīves lepnība. Te viss 3 ir aprakstīts. Acu kārība, miesas kārība un dzīves lepnība. Ziniet, Bībelē runā par pūķi. Pūķim bija 3 galvas, jūs ziniet, ja? Un es zinu, kā tās galvas sauc. Viena ir acu kārība, otra ir miesas kārība un 3 ir dzīves lepnība. Un iziet Jānis Vanuška Duračok, krieviski, nu Jānis bezprātīgais, rokā viņam zobens un nocērt visu galvas. Jā, ja mēs nedzīvojam pēc sava prāta, bet meklējam, kāds ir Dieva prāts, mēs priekš šīs pasaules esam neprātīgi. Un tas zobens ir Dieva vārds. Jā, mēs esam abruņoti. Efeziešiem rakstīts 6. nodaļā. Abruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Viens no ieročiem ir zobens. Tad mēs tās galvas čik un nocērtam. Savādāk tu nekādīgi ar viņu neizcīnīs. Ja tu esi gudrs, tad tu arī paliksi gudrs. Tu nomirsi gudrs, šīs pasaules gudrība. Bet, kad tu priekšās pasaules, ka tu esi galīgi nenormāls, ka tev viss šitā griež pirks un saka, galīgi, slims cilvēks, bija tāds foršs čalis. Bija tāds čalis, varējām kopā iedzert, Jāņi tagad nosvinēt Jāņus, aliņi iedzert un vēl tur ko. Un tagad galīgi slims. Visu laiku tikai Kristus. Da, ko te, beidz, tak vienreiz ar savu Kristu, tak neejam iedzeram. Nē, slims. Es tak teicu, ka viņš ir slims. Lieciet viņam mieru, viņš ir slims. Tā ir vislabākā uzslava. Tā ir vislabākā uzslava. Ka jūs sāk saukt par nenormāliem, sāk saukt par slimiem, tā ir uzslava no Dieva. Kā tu savādāk zinās, ka Dievs tev slavē? Ka tev sāks lamāt, ka tev sāks vajāt, jā, ka teiks, klausies, galīgi izkūkojas savu prātu. Jā, man nav sava prāta, nav. Un es negribu dzīvot pēc savu prātu. Es gribu dzīvot pēc tā kunga prāta. Tāpēc lasu evaņģēliju. Lasu evaņģēliju no rīta līdz vakaram. Es daudz lasu. Un ziniet, kāpēc lasu? Tāpēc, ka debesis ir atvērušās. Tāpēc, ka es redzu Dievu godību. Un man gribās tur būt. Un tu saproti, ko Dievs tev ir devis. Un tu tanī dzīvo. Tu neies tā kā,
klausītājs, tikai klausītājs. Ziniet kā, Dievs saka, dari, ja, dari. Nu, tā kā darbā, mēs aizējām uz darbu, nostrādājam 8 stundas, un tad atnākam mājās. Nu, tas es daru. Un Dievs man saka, dari to un to, un es arī no sākuma daru. Mani klādi tāda bieza. 1997. gadā es viņu iesāku rakstīt. Pirmais ir, man patīk žēlastība un nevis upurs, tas ir pirmais. Un te es visu pierakstīju, lai neaizmirst. Un es darīju, un te es it kā atgriezos pasaulē, darīju un atkal atgriezos. Te es vienreiz te tādu robežu, ot līniju. Aizēj tur, dari, pēc tam atgriezies atpakaļ. Te es vienreiz pateicu, klausies, es negribu iet atpakaļ. Es gribu te palikt. Un tad tu vairāk neesi darītājs, tu esi dzīvotājs. Tu nevis dari, bet tu dzīvo, tā ir liela atšķirība. Darīt, jeb dzīvot. Tu sāc dzīvot, un tava dzīve ir Kristus. Tu savādāk nemaz nevar dzīvot. Nu, tu nevari. Tu esi pārliecinājies, ka Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs, ka vārds ir debesis atverās, un tu sāc dzīvot tanī. Tu sāc tanī dzīvot, tu paliec te, tu vairāk neatgriezies atpakaļ. Un viss, ko pasauli dod, tev tas neinteresē. Jo rekā rakstīts, tā beidzamā kārdināšana, viņš saka, Sātans, ja, rāda viņam visas pasaules valstis, viņu godību, viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēsdamies mani pielūksi. Tad, ja es viņam saku, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt, un viņam vien kalpot. Ja? Ko mēs pielūdzam un ko mēs kalpojam? Nu kā, es tak nāku uz baznīcu, es tak slavēju Dievu. Tas ir ļoti labi, bet ar to ir pa maz. A, ko tu dari mājās? Skaties televizoru. Tu savu sirdi piepildi ar to, ko Sātans dod. Skaties, drīz vien sāks kalpot viņam. Tā būs, tā būs. Tāpēc viņš saka, tev būs Dievu savu kungu pielikt. Un viņam vien kalpot. Viņam, tikai viņam. Tam kungam. Tas ir atkarīgs no mums. Kam mēs atdodam savu laiku, kam mēs atdodam savu sirdi. Vai tam kungam? Jā, tam kungam. Un tu to apliecini ar savu dzīvesveidu. Ja tu to neapliecini, nu tad lūdz Dievu. Lūdz Dievu. Cik ilgi jālūdz? Ja, tur nav svarīgi. Galvenais, kad sasniedz mērķi. Tu var gadu lūgt, tu var 2 lūgt, 3 gadus, un 4. gadā pēkšņi čah un notiek. Un Dievs tev uzdāvina brīvību. Un Dievs tev uzdāvina pilnīgu brīvību. Man godīgi neinteresē. Protams, es iekrītu, es esmu cilvēks. Es skatos svētrunas tanī internetā, telefonā. Un blakus iet tās karš, piemēram, Izrēlā tagad karš. Un es paskatos, kungs piedod man uz ceļiem uzreiz. Kāds karš, kas man? Visi kari Dievu ziņā. Dievs uzvarēs. Uzvarētājs ir Dievs. Ziniet, kad bija Covid, mani nosauc par antivāks, es nevakcinējos. Ja? Kādu vakcīnu? Ja viņš teica, paņem koka stābu uzliec šūs, kas pastīsies šūs, kas dzīvos. Es skatos uz Kristu. Kāda man vakcīna? Nē, dod vakcīnu. Man nevajag vakcīnu. Un es atteicos vakcinēties. Es skatījos uz Kristu. Un neviens man neskār. Nekas man neskār. Un tam man paņēma, zvana man brāļi, izslēdz man no daudzām grupām ārā, nosauc man par antivakseru. Jā. Kad es nevakcinējos, ko tad es eju pret valdību? Tagad pagāja laiks, viss tās šausmas beidzās. Tagad zvana man. Atjauno man grupā atpakaļ. Es saku, kaut kā gribās pateikt, tad tu man izzini, un tagad es tev esmu vajadzīgs. Bet es nesaku. Es zinu, ka tas ir no Dieva. Es saku, slava Dievu. Ja? Tā arī tāds sīks, bet pārbaudījums. Ja? Un tagad notiek karš Ukrainā un Krievijā. Man atkal zvana. Brāļi kristieši, pa ko tu esi? Par Ukrainu vai pa Krieviju? Es saku, es esmu pa Jēzu Kristu. Un liec man mieru. Es nezinu, ne Ukraina, ne Krievija. Es esmu pa Jēzu Kristu. Viss. Turēsimies pie viņa. Atdosim savu dzīvi, savu sirds viņam. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt šodien. Ja? Palūksim Dievu. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs esam pateicīgi Tev, ka Tu savos rakstos atklājies mums, kā visu varens, visu žēlīgs un mīlestības pilns Dievs.
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic uz viņu, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvi. Kungs, aizvāc tālu prom no mums to augstprātību, to lepnumu, lai mēs no tā jumta nenogāstos. Kungs, un cilvēks nedzīvo no mājas vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes, ka mēs dzīvot, ka mūsu dzīve būtu tavs vārds. Kungs, ka mēs pēc tavu vārdu slāptu, un tu mūs padzirdini ar svēto garu, kungs, tu pats saki, nāciet un dzeriet, visi, kam slāpst, kungs, piepild mūs ar svēto garu, paēdini mūs ar to maizi, kas nāk no debesīm, kungs, un mēs izvēlamies tevi, mēs negribam kalpot sātanam, mēs gribam kalpot tikai tev, un kungs, un tu mūs acis novērs no nīcīgā un vērs mūsu skats uz mūžīgo, ka mēs, tas kungs, būtu mūsu acis priekšā vienmēr, kungs. Mēs izvēlamies tevi, kungs, Jēzu Kristu, mēs gribam dzīvot ar tevi. Tu esi mūsu spēks, tu esi mūsu glābējs, un mēs tevi mīlam. Kungs, Jēzu Kristu, mēs tevi mīlam ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli, visu savu spēku un visu savu saprātu. Kungs, lieto mūs pēc savu labā prātu. Piepild mūs ar uguni no debesīm, ka mēs degtu mīlestībā uz tevīm. Ka mēs visiem liecinātu, ka tu esi tiešām žēlastības pilns Dievs un ka tu esi nācis un nomirst par mūsu grēkiem un augšām cēlies 3. dienā. Kungs, sveitī mūs uz to. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Piesēdiet. Tā. Ja kāds varbūt grib, lai pa viņu palūdzu, nāciet, es palūdzu.